Rolis RC traki ir Instagramā, ja? Jā, Rolis RC traki. Ko tu tagad filmē? Aiziet. Tātad Rolis RC traki. Var piesakot, ka pagaidām baigi daudz kontentu nav, bet ar laiku būs. Reku pirmie studenti. Mums ir trase un var nākt braukt un trenēties, braukt ar radiovadāmiem modeļiem. Būtībā fizika viss tāpat, kas lielai mašīnai, tikai viņi ir mazāka, ko trenējam, nav reakciju, kustības, vispārējo, ja? Tā kaut kā motosports tikai mazākajā līmenī. Izskatās baigi krūti tev te. Nu labi, kas te ir par verķiem pastāsti? Kas te ir? Ko mēs redzam? Tā ir attiecīgi viena darba vieta. Tas ir profesionālāks modelis, tas jau saucās tāds modifieds, kas ir mazliet jaudīgāks. Tā pat šasī ir. Reiku, paskaties, amortizators ir. Viss ir tāds mazs brašlis bezopļu motors ar sensoriem, diferenciālis. Attiecīgi atsperes, maināmas atsperes, maināmi sagāzumi, garangāzumi, stupītas ar dažādiem leņķiem, kāsteriem, kamberiem. Jā, attiecīgi apakš šādi izskatās pat viena karbona detaļa. Tā kaut kā parādīšu, kā viņi brauc. Kas te par aprēķiniem šeit ir kaut kāda matemātika vesela? Matemātika, nē, tas ir rezerves daļas lielajiem bagiem. Es varu šitādi, tagad sezoniet, arī offroads ar lielajiem bagiem ir par šitādi, jo pat nopietnāki. Coilover amortizatori, ar eļas amortizatori, attiecīgi jaudīgie. Tādi, kas lec un brauc pa bezceļiem vairāk. Nē, izskatās viņš tik reāls. Principā tas ir klons īstai automašīnai. Jā, fizika tieši tāda pat. Fizika tāpat. Biķerniekos, piemēram, rallija cross ir, tur arī ir bagīga klase, viņiem piekari, visi tieši tāda pat. Ja zinām, ko te mainīt, var iegūt labāku ģeometriju, braukšanas īpašības. Attiecīgi regulēt, tur var daudz ko iemācīties fiziku. Tā. Jā, īstenībā tas būtu baigais starts jauniešiem, kad šādi varētu attīstīt autosportu baigā līmenī. No mazotnes jau ieliek. Šeit ir pašas parasākās mašīnas, ar ko mēs vienkārši sākam mēģināt pirmās reizes trenējamies un braucam. Ja? Tad attiecīgi paši pirmie soļi iemācāmies braukt. Kad esam iemācījušies braukt, tad jau arī varam sajust, piemēram, tos paši arī regulējumus, kā tā mašīna brauc, kā viņi turās, tad arī mainīt riepas, dažādas cietības un visu pārējo. Tā ir pults, tu jau spiež gāzi, bremzi, ja? Un tur jau tā stūra, tā jau tāpat pa labu kreisi. Paskaties. Es, piemēram, to, ko es teicu, ja modri. Pagaid, tev bija Challengers, ja? Jā, tas Challengers. Tas nav Challengers, teikt. Jā, bet vienalga. Oi, nost. Tādu es arī neatteiktos, domāju. Te ir, šitie ir modeļi, kāds var uzreiz arī nopērst. Pagaid, te ir atnāc un uzreiz... Jā, izņem no kastes, ieliec akumulators iekšā, uzlādē akumulators un brauc trasē un trenējies. Tas ir driftu modelis, tas tev patīk, jā. Tas drifteris? Tieši tā. Pagaid, bet tajā trasē driftē taču nevar? Nē, šī trasē nē, tas ir bišķi savādāk, tas mērogs. Tas ir, jo pagaid, ja te izslīt, tad ir slikti. Kādā ziņā? Tu zaudē laiku? Jā, protams. Tātad te nedrīkst, te nejā. Te ir šosei, te braucam uz laiku, uz apli laiku parādīšu, arī mums ir skaitīšanas sistēma. Mašīnām ir iekšā tādi mazi uztvērēji, kas, kad attiecīgi sakojam līdzi apli laikiem. Tad uzlabojam katru savu braucienu. Reku, piemēram, šitā ir... Šitā ir tāda 2000 īstenībā, jā, tas viņu uztaisīja kā... Kura gada viņa? Tas bija šausmīgi vecs modelis, kaut kā 15 gadu atpakaļ, kad es vairāk par to nodarbojos, bet es uztaisīju tur tādu reku. Tas ir tavs, tā kā, Jā, tas ir mans vecs. Kurā gadā taisīts? 2009. Gada top modelis. Tas nozīmē jau tie 16 gadi. Kā arī tajos gados tie paši radiovadāmie, izskatījās, viss karbonā. Karbons reāli. Jā, reāli viss karbons, jā. Ej, nost. Siksna pa vidus, piedziņa. Siksna piedziņa. Pagaidi. Jā, savirzes sagāz un visu var regulēt. Protams, šitais nav drifta modelis, ir, piemēram, tiem pašiem radiovadāmiem ir speciāli par drifta modeli ar savādākām, tiem attiecīgi tiem akermaniem, kā attiecīgi kā tie rati izgriežas un arī smaguma centriem vispārēj. Šī ir vairāk šosejas mašīna, kur brauc pa aplu uz ātrumu, vai ne? Tā kā man tas hobijs ir bijis jau no bērnu dienām, tad es esmu izgājis arī tiem visiem cauri un vēl mazliet pa laikam turpinu, tāpēc tas arī bieži vien nodara lielajā sportā. Kad zinu, ko vajag pamainīt regulējumos, lai tā mašīna vienkārši iet labāk. Un ko unamāk?
Viņi nāk ieliks baterijas. Lietas kopā. Stelē kopā. Ko es te teicu? Jā, labi, rekur. Kur Challengers tad, kad būs? Challengers būs, es tev pasūtīšu speciāli priekš tevi. Bet, un, piemēram, paskaties. Tad es uzreiz ar skolā. Nākošais līmenis, tu iemācies braukt, jā? Tur vienkārši sākumā paņem modeli, rulē, un pēc tam sākās. Diskiem offsets var mainīt, piemēram, izvirzījumu, piemēram, priekš šaurāka, platāka, riepām cietības. Attiecīgi ir, piemēram, trasē ir savādāka saķere, maina riepas uz mīkstākām, cietākām, lai piedzītu to, lai tā mašīna braukt tā, kā tu pats vēlies. Mainam atsperes, mainam regulējumus, nu, un tad attiecīgi esam tajā visā iekšā. Nē, nu te ir ļoti skaisti viss uzreiz nāc un ņem. Tādas lietas, jā. Nu, un principā tev uz vietas bez mazvai ir viss, lai nodrošinātu pilnībā. Jā, viss tās nāc un braukt. Nu kā, ir pat arī īres modeļi, jā. Piemēram, lādētājs, jā. Tad šis ir lādētājs, uzlādējam powerbanks, tā kā Tesla izskatās. Nav gluži Tesla, jā, bet, piemēram, īstenībā arī tāda interesanta lieta, tas pats motoru pārbaudas ierīces, vai, piemēram, lai saprast, vai motors griežās pietiekam, vai sasniedz maksimālās apgrieziens, kādi viņam ir parametri, lai saprastu, cik viņš labs ir, lai, piemēram, mēs taisnē dabūtu lielāks ātrums visu pārējo. Nu, tad ir puiši, kuri arī brauc pie mums, uztaisījuši riepu pieslīpējumu aparātu. Lai, piemēram, jaunām riepām ir pārāk liela saķere, mēs viņus varam pieslīpēt. Tā kā, nu, tāds hobijs, tāds modelis. Nu, ko, tad nākošais ņemsim, rekur, ir īres modeļi, kurus varam ņemt pilnīgi standārts out of box, tikai, nu, virsbū attiecīgi tādi, kuri grūt, nu, pret sienām, ļoti noteikti. Sāksim braukt, pa sienām visi dzīvosimies. Ņemsim un parādīšu, kā brauc un izmēģinam. Un tagad un salīdz iekšā visus apmotors. Un stelē kopā visus tos aparātus. Jā, saliec un tad parādīšu tādu ievadu. Un pēc tam es parādīšu, kāds ātrais arī iet. Tā kaut kā. Un tad ir skaidīšanas sistēma arī jāieslēdz, vai ne? Tā kāpēc gribētu zināt, kāda ir. Nu, jā. Tātad tev attiecīgi stāv kaut kādi sensori, dačiki. Kaut kur šī te? Rekur, te ir, skaties, te ir, nu, tur ir fotodioda attiecīgi, un transponderam ir savs numurs, tā mašīna izbrauc savu restakādai, nu, viņš nopīks attiecīgi sistēmu un paņem laiku. Nu, un, protams, rekur ir starta pozīcijas, mēs arī tagad rīkojam sacensības, un tad pirmās ir kvalifikācijas, izbraucam kvalifikācijas, un tad ir fināla ABC fināls. Tas sastājās pa starta pozīcijām, un tad braucam 7 minūtes, 10 minūtes, kā kur reizi. Dažreiz mēs arī ko darām, braucam arī 2 stundu gongas. Nu, komandā 2 braucēji vai 3 braucēji, nu, un tad gāzējam reāli ilgās gongas, nu, tad arī tāds... Tu jau kā pēc Le Mans izklausās. Nē, reāli stēlētāji. Nu, kādi jums iespaidi, kaut kādu komentāru? Oskars Drift varbūt iekomentēs. Gribētu izbraukt? Nu, jau, Anastasija. Stacy. Kā tev bija pareizi? Smokey Stacy vai? Kādā krāsā jūs braukt, kāda mašīna būs? Jā. Oskars. Aiziet. Te būs sarkana. Aiziet. Modra, kā tu brauc? No, sarkans Challengers. Sarkans Challengers. Es šidā te filmēšu un braukšu kaut kā tā ar vienu. Labi, tā. Ok, rekord. Tad labi, lai modrs vēl papilmē. Filmē. Es filmēju. Nu, ņemat savējās nākat vai kā tā daram tā. Te ir 2 ātrumi iespējami. Lielais ātrums, mazais ātrums. Sākumā pirmajiem apļiem brauksim ar mazo ātrumu. Tad pirmais baterijas ir ielikts. Rekur ir iedegusies lampiņa arī, kad transponders, tas, kas skaita apļus, jau ir ieslēdzies. Nu, tad nākošais slēdzam iekšā pulti. Tad ieslēgšu lēno ātrumu. Nekad tā, ka mirgo, tad ir lēnais ātrums. Tā, skaties. Gāze. Nu, atlaižot, viņš aiziet uz neitrālo, nu, riptināšanos. Vai arī bremzes, bet bremzes šī te pagaidām nevajadzēs lietot. Nu, un tad uz otru pusi ir atpakaļ gaita, ja? Nu, un tad pa labi, pa kreisi. Uzliekam reku mašīnu uz trases. Nu, un tad uz priekšu, uz atpakaļ. Pa kreisi, pa labi. Vienu pusi atlīdz, uz otru pusi atlīdz. Izskatās tik vienkārši. Jā, un tad rekurs, kāds notiek, kāds rekurs šitā arī braucam. Tas ir lēnais ātrums. Man tā liekas, es jau šito nevarētu izbraukt. Kādi mēs lēnām trenējamies braukt?
Bet klausījos, roku motorika arī. Laiž trasē. First test. Ne, tad attīst koordināciju ļoti. No Oskars īstenībā jau ir braucis ar to, viņam jābūt. Braucis jau Oskaram arī ir bagīs. Tā, nākošais nāski, kādu lūk tev rozā krāsā, ne? Smoke Stacy. Kāda? Zila? Ok. Rekord, tomēr zila. Tā, rekord viņam mašīnīgi. Kā ir jau viss labi, ja? Oskaram vajadzēs jau lielu ātrumu. Rekord, piemēram, arī vēl pastāstīšu ātri, ka šeit ir vēl tāds podziņas, protams, profesionālajām pultīm, tur tās podziņas, tur ir ekrāna un vispārējais, bet šeit ir tā, ka te var, pieņemsim, tā mašīna mazliet šī brauc taisnē, te var pieregulēt, pietrimēt, tā teikt, mazliet tur 1-2 grādus, vai ne, atkarībā no, piemēram, riepu nodaluma vai kā tam līdzīgi. Ja mums vajag, lai vairāk pagriežamīgi būtu, tad arī var pieregulēt. Bet aiziet, liekam, krasē un sāk braukt. Ar otru roku tur ir laikam ar to. Jā. Un ar ruļiku griez. Edzit, kā Oskars tur. O, jā. O, te jau mums ir 3 sportisti. A, kur te vietas visiem pietiek? Jā, mēs... Gribētāji ir vairāk nekā? Zin kā, mēs parasti treniņos, dažāds skaits ir braucēji. Vismaz 5 braucēji mēs parasti vienmēr esam. Tā realitātē var arī 12. Bet pagaid arī kaut kādi kausi šeit un izcīņas, gan jau būtu pa pidestāliem. Un tad tie, kas nebrauc viņiem, lai nav tik garlaicīgi, viņi var šeit padarboties. Hei, pagaid, tas tak varētu būt mans. O, gaisa. Tagad iet hokejs vispār čotkīs. Nē, es operators pagaidām. Jūs tik dod vaļā. Tā. Tagad mēs brauksim ar rezultātiem. Brauksim ar rezultātiem, pasies sīk un detalizēti var redzēt, kāda ir apļlaika. Tur ir visādi top laiki, jā, kāda ir 9 sekundes. Piemēram, Modri, tu brauci, cik tu brauci? Kā tev vispār gāja? Minūte? Protams, ka gribētos labāk. Šitā izskatās tas profesionālais modelis, jā? Tas kāda viņam pults ir. Šī tāda te, tur viss kaut kas ir regulējums. Cik daudz pagriežās un cik ir kādi... Šis jau vispār izskatās kā kosmos kuģī. Jā, tur tāds daudz ko var regulēt, cik daudz gāzes, endpointi un tā tālāk. Daudz ko var savu. Tā kaut kā. Tad tagad varētu būt gonka. Jā, bet reku brauksim ar gonku. Patrenējušies esam, pamēģinām atbraukt gonku. Tātad, mēģinam tad, jā, tad visiem ir jānostājās godīgi. Šmaukties nedrīkst. Nedrīkst pabraukt pa tālu. Dodaties uz startu, draugi, dārgie. Nastāsija, tev līdz startam vēl drusku jāpabrauc. Smoke Stacy brauc uz... Reku manējā tačka beidzot ir. Parādi, ka viņi arī kaut ko var. Braucam uz startu, jā. Tā, tu tā startēs pēdējais. Nāsti laižam pirmā. Nastāsī. Smoke Stacy. Nākam šur stājamies, tā nāku šur. Jā, visiem godīgi jānostājās. Tā, ko dara? Sportisti, lūdzu disciplīnu. Ievērot disciplīnu. Te nav drifts. Tā. Nastāstī brauc uz priekšu. Tev tas gods bija pirmajā jābūt. Brauc. Tu tā svinīgi visiem. Bet īstenībā finišā startā nostāties arī challenge. Tā. Ko? Kas tagad Krišs notiks? Tagad visi ir uz starta, jā. Cik laiks būs? 3 reizes būs pulsums un tad būs ar taurīti. No taurītes brauksim. Ieliek softu, iečipo. Softu nosaukt Modriks? Jā, precīzi. Tad būs tas starts būs, jā, 3, 2, 1, tur būs ekrāna. Es vēl neesmu uzlicis tur ekrānu, bet reiz tu vari skatīties, jā. Tūltās jau būs starts. Gran Turismo. 6, 5, 4, 3. Ir! Uzreiz jau viens, uzreiz jau aiziet. Ir apkārt kūlenis. Labs. Tā, kur ir? Ir.
Labs. Te jau baigi sīvā cīņa. Braucam. Jau klausies, bet jūs to riktīgi jau esat satrenējušies. Stacey arī jau dodās, kas tur par bašu? Cīņa. Riktīgākā. Oi. Tev modri jāiet trasē, jā. Man jāiet, es tā drīkstu ieiet, jā? Es esmu mehāniķis, tā tad šitas nošķīlās, tā man nebrauciet kājās sāp. Ai. Jau labs. Nē, nu tie gan ir divi baigie gonšķiki, jūs tā druscīties ar kameru nevar noķert. Te vajag, labs. Nu kas tas? Nu, ej, nost. Tā, Stacey, turies, Stacey. Iedod gāzi. Sarkanā ir Stacey. Oranžais ir modriks. Kas bija dzeltenais? Una? Una pa priekšu iet? Oskars? Kur Una? Modris ar Oskaru cīnās. Pa pirmo vietu iet. Una tur ar Stacey. Labs. Tā, ejam apstīties rezultātus, kamēr tur viss notiek. Mums jau interesē tablo. Tā, šobrīd ir mums potenciāls līderis. Labs. Tā bija ekipāža izbrauca. Ātruma pārsniegšana. Nu, tur gan bija gandrīz nošķīlās. Blakus iet. Visi trīs. Labs. Pasties, davai, cīnās. Ir aiziet. Mēmākais ātrums. Kaut kas ir uzčipots. Jā, Oskars ruļās, viņš ir uzčipojis savu auto. Ruļī. Tāds tagad, tāds bitīts. Labs kūlenis un uz riteņiem. Klausies, akšanas te ir riktīgākais. Te būs bašs. Aiziesim papētīt, kas te iesprūda. Izskatās kaut kas te. Ir, beidzot. Oranžais aiziet vadībā. Maizē. Kaut kas šeit notiek. Aizgāt garā apdzina. Tas bija skaists manevrs. Tu tā aizgāji noslīpēji. Nu ko, es esmu operators, man var. Tā, te mēs redzam, karoči kaut kas te notiek. Tā. Kā jūtās sportisti? Nav sagurums jau? Nav vēl sagurums. Kāds bija. Tas gan bija sāpīgi. Kas šeit notiek? Stage X. Aizies garām, ātrāk. Nē, nu man patīk. Labs. Tu tāds ātrums varbūt. Tā kā trāks iet. Jā, te variantu nav. Is it say? No chance. Bet cik pareizi tos līkumus arī, kad ir jāņem tuvāk, redzi pie iekšmalas, nevis pie ārmalas. Ap katru iekšmalu. Jā. Nu labi, par oranžo ir, kā sacīt, jāsaka, no comment. Tiešām var šitā izbraukt. Tas ir šitais jau lēnais ātrums, parādīt, kā ir modifoidi jābrauc. Kā modus var kādu brīdi atpūsies, pagaidīt. Te jau var pagaidīt pārējos. Modus ir uz doto brīdi izvirzījies pirmajā vietā 14 apļiem, pēc tam seko Oskars ar 11 apļiem. Modrim ātrākais aplaiks ir 12 sekundes, otrajā vietā ir ātrākais aplaiks 16 aptuveni, 15 un 8. Nu tā kaut kā sekojam līdzi. Bet līdz 100 daļām ir laiks pat. Jā. Jautri.
Taču gāziens ir mēmākais. Nu, Principā gonka jau iet 8 minūtes, ja? Kur gonka iet... Cik vēl palika? 7,5 minūtes, gonkā ir 2 minūtes vēl palikuši līdz finišam, ja? Jā, tad pirmais ir modris, ja? Jā, kā es varu būt pirmais un stāvēt? Es nezinu, kāda. Es sākšu filmēt, ja? Oi, Oskars ir pirmajā vietā. Oi! Nu vo, viss. No funny. Tagad saņemās, jā, druscīt. Kurš ir pirmajā vietā? 5. numurs. Mums jau laiks ir. Nu kā tā var būt? Tevi jau cik reizes te visi apgāja riņķī. Tu vēl esi pirmajā vietā. Tur ir kaut kāds haknutais kompjūters, reāli. Laiku neskaita mums, laikam. Mums beidzot ir. Oskars ir izvirzies vadībā. Tagad vajag... Viņa noķert. Jā, ķeram. Modris tagad mēģina noķert, jā, viņa. Es domāju, šansi mums ir. Cik mums vēl laiks ir palikt, lai mēs Oskaram noķert? Vēl, lai noķertu minūte. Minūte palika. Nē, tu nedabūsi vairs Oskarus. Nē, jau ir nāk tuvāk. Ir garām aizgā. Tas vēl izlauka. Bloķēsim tagad. Bloķē zemē. Skaties. Beigas tu vēlēsies aizsargāt? Nē, es nepiedalos. Man stress pārāk liels. Izdaram to godīgi. Chasing. Oskar, tu redzi, ka tu kā krišs viņš ņem pa iekšmalām? Redzi, kā pa iekšmalu tevi apdzen. Nav jau tik vienkārši. Sākums ir pats grūtākais, bet aizraujošākais. Jau labs. Ir pa iekšmalu. Tīva cīņā. Otru vēl pastumi no līdz. Chasing the chasing. Kā var riest un tur izsienā pretinieku? Jā, tas tad noķer, tur nav variantu izbēgt. Pats ir huligānismu nodarboties, skaties, var braukt bum. Es jums varu pateikt tā, dārgie draugi, visi, kuri ir noskatījušies šo ilgo video līdz galam, jums ir promo kods, apsveicu, lai izmantotu promo kodu, jāuzraksta ir WhatsAppā un jāpasaka, un jāatsūta šī video links. Un tad mēs izdomāsim, kāds jums būs... Krišs uztaisīs kaut kādu promo kodu. Droši būs brauciens. Būs brauciens, jā. Tad, ja tu esi izturējis šo video, noskatījies līdz galam, tu droši rakstīji WhatsAppā Modriksam pa lielam. Tev virsbū noplīs. Virsbū noplīs. Dažreiz arī ir tā, kad... Nu jā, tad jebkurā gadījumā raksti WhatsAppā un pavisam noteikti sūti video linku, lai mēs zinātu, ka tu esi noskatījies. Raksti, ka noskatījies. Un ar promo kodu tiks uz gonku. Rolis izdomās kaut kādu interesantu tēmu. Es domāju, tas būs jautri, pareizi? Jā, protams. Jā, vēl, protams, parādīšu, kā brauc arī ātrais modelis. Jā, un tad vēl jau vairāk ātrais modelis tūlīt vēl būs jānoskatās. Ir! Un tā, paziņojam rezultātus. Izrādās Modris, tu esi uzvarējis. Ir! Tevi apsveicam. Paldies. Ir! Oskars ir godpilnā otrajā. Oskar, apsveicam. Tā. Tūlīt pabrauksim vēl, tad mums es par parādīt, kā... Jā, tad to lielo vajadzētu, jā. Varbūt to sarkanā mums vajadzētu bišķiņ... Sarkanā. Stacy brauc šurp. Oskars, jā, lai tikai ātri... Stacy brauc šurp. Pabrauc, jā. Es nemāku braukt. Tev palīdzēt? Palīdzi nobraukt malā. Es iedod, es pabraukt malā, tiksi? Labi, ties pārti atpakaļ. Aizsni, pagriez, vēl. Un šī gan tev veitīgo. Un stop, ideāli. Tā, kā iet superkārs? Nu jā, superkārs, tā kā rallija-krosā ir tie tur mazākās klases, piemēram, Jariskaus, ja? Nu, piemēram, tas varētu būt Jariskaus, vai ne? Un tad bišķiņi superkārs, vai ne? Nu, sākam braukt, ja? Tad, kas ir svarīgi, nu, trajektorijas, vai ne? Katru līkumu mēģinam izņemt ļoti precīzi, vai ne? Jo tāpēc, ka ir abās pusēs sienas. Labi, cik ir sekundes tur jau? Jo, ātrums ļoti liels. Pie šādiem ātrumiem attiecīgi arī ir vajadzīgs jau, nu, tad ir regulējumiem jābūt mašīnai, vai ne? Lai viņi turētu. Piekare. Piekare, jā, un pareizi leņķi, vai ne? To, ko, nu, spīdīt attiecīgi. Tā brauc superkārs.
Jā, pat viņu nofilmēt ir grūti, godīgs. Nu, tad visbeidzot finišs. Tātad par to promo kodu ir tā, ka tātad 3 dāvana kartes. Pa lielam tu atsūti linku WhatsAppā. Ja es šo video nostījos līdz galam, saka, ka gribi treniņu izbraukt, treniņš tātad attiecīgi 4 stundas. Varēs izgāzt ar treniņu to modelīti. Vot, nu, es domāju, nobrauksies līdz mēmākajam. Tā kā jā, bet atceries, tās ir tikai 3. Tā kā, ja interesē, pavisam noteikti raksti augšā. Tālāk jau ar tevi sakomunicēsim, kas ko kā. Atrodās lokācija Rīgā, tātad Čiekurkalna 2. līnijā. Jā, Rolis Instagramā ir mums... Rolis RC track. Rolis RC track, jā, tad tur arī ir adresīti un visi kontakti. Nu, kraču uz sakariem WhatsAppā. Tā kā seko līdzi, es domāju, ka šis būs vēl vairāk. Ja tev interesē, spied laiku, ieraksti komentārā, ko tu par šo visu domā, vai būt ar tādu jau esi braucis. Un follow for more. Tālāk būs tikai interesantāk. Visu gaišu.